izdarīju, vai vienalga nerūpējies par sevi. Laiks nenormāli skrien, un visi mēs domājam, ka mums ir nenormāli daudz laika šajā dzīvē. Nu, mums visiem nesūda nav. Mēs to atapsimies, mums būs 60 gadi abiem, būs 70. Un tas, ko es saviem stāstu, tu sāc domāt par sevi, par saviem 50, par savu labsajūtu un to, kā tu jūties un kā tu dzīvot šodien, savos 35. Nevis, pofīgi, jo pofīgi vienu gadu, pofīgi otru, ap 40 jau grūtāk ir kaut ko dabūt gatavu. Ap 45 jau vēl vairāk jācīnās, ap 50 jau tu esi nokavējis. Tagad jau tu vari, tu neesi nokavējis, bet tu nedabūsi to ārā, ko tu varēji no sevis dabūt 40 gados. Jā. Tāpēc es saku, ka tas laiks tā skrien, kad, davai sāc domāt šodien. Pofīgi, man tur 35, pofīgi. Un tad 40 gados īpaši sievietēm ir tas, kad viņas saprot, ka pakaļā kaut kas jāsāk darīt. Jā. Un vilmaiņa vairs nestrādā tā, organisms vairs nestrādā tā. Kā 35. Tā kā tas, ka tas laiks skrien. Es nonācu tādā uzņēmējdarbības, es uzņēmējdarbības vienkārši vairāk no tādas darba etikas viedokļa tajā, kad arī pa lielam, ja tā paskatās, pēdējos 10 gadus, ar ko es to nodarbojos, uz tādu rītīgu pusgāzīti.